Labdien! Mana uzstāšanās būs atšķirīga, un es esmu lasījis jau 20 gadus lekcijas studentiem. Un tā ir arī mana spēja visu laiku uzturēt jaunību, jo man ir jābūt ar viņiem, jāsacenšās garīgā plāksnē. Un ja es kādreiz gribēju būt par viņiem ātrāk domāšanu un vairāk lasījis un zināt faktus un tā tālāk. Tagad savos 50 gados es faktiski jūtu, ka mans pārākums bieži vien pat nav jāparāda, ja jūs tiešām spējat redzēt notiekošajā likumsakarības, ko jauni cilvēki palaiž garām, un pateikt īstajā brīdī īsto vārdu, īstajā intonācijā. Tas darbojas daudzkārt efektīgāk nekā jūs zināt faktus no 50 pētījumiem. Žanna Luīze Kalmā, 122 gadu vecumā. Jums ir pirmais attēls, ko es gribētu pievērst uzmanību. Šī ir tipiski senīla no medicīnas viedokļa bilde, bet ir jautājums par šo rekordu, kas ir pasaules rekords Gineses grāmatā ierakstīts. Ir zināms, protams, no vecās derības par Metuzālu un citiem, kas ir dzīvojuši 900 gadus, bet tas nav pārbaudāms. Kas atšķir šo sievietu no citiem, kuri ir miruši varbūt 60 gadu ātrāk? Un Jonatans Swifts jau 18. gadsimta sākumā teica, visi grib dzīvot ilgi, bet neviens nevēlas kļūt vecs. Īsts īru humors. Paradoksāli es paskatījos uz pasaules karti, un kur ir vecākās nācijas pasaulē. Un ar vecumu jāsaprot vidējais vecums tādī populācijām. Un jūs redzat, ka Baltijas valsts un Latvija pašā vidū ir viena no vecākajām pasaules nācijām. Arī šajā nozīmē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vidējais vecums, ja saskaita visvecākos un visjaunākos, ir pār pa 40 gadi. Īstenībā labs vecums, 40 gadi vidējais vecums. Un tas liecina, ka mūsu sabiedrība, es domāju, ir lielā mērā vēlēšanas katru reizi, kaut arī mēs vienmēr ar bažām gaidām vēlēšanas. Viņas parāda, ka vēlētājs nemaz tik dumšs, kā politiķi domā, nav visumā. Pēc sasniegtā vecuma tagad par rekordiem parunāsim, un sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši, nav noslēpums, tad zilie vīrieši, zaļās sievietes, un es paņēmu datus par tiem, kas ir tie supercentenārieši, tas ir latīņu vārda latviskojums. Tie, kam ir pāri pa 110 gadi, un es paņēmu tikai 114. Un jūs redzat, cik strauji faktiski samazinās. Tas bioloģiskais vecums, kuru varētu maksimāli sasniegt, droši vien ir šis 115. Tālāk jau ir ļoti apšaubām, vai tās esošās sistēmas var izturēt. Bet jūs padomājat 115 gadu, mūsu, teiksim, bioloģiskās sistēmas spētu uzturēt dzīvību šajā organismā. Un jautājums, kas ir tas noslēpums un kāpēc dažiem tas izdodas un absolūti vairumam neizdodas. Protams, ir svarīgi, kur jūs dzīvojat. Lielākā daļa ilgdzīvotāji mīt Amerikas Savienotās valstīs. Un tā ir sabiedrība, kurā faktiski tiek kultivēta enerģija, jaunība, viss lielais, viss ātrais tiek apjūsmosts. Protams, ka pretī ir arī lietu kults un turīgu cilvēku abrīnošana. Japāna ir cits modelis, tā ir sabiedrība, kurā ļoti svarīgi ir saglabāt lojalitāti, un tiek ļoti godināti cilvēki, kuri spēj visu mūžu noturēties vienā profesijā, lojāli savai kompānijai, savai ģimenei, un kā atlīdzība viņiem ir ļoti liela cieņa sabiedrībā. Tā kaut kas no Francijas, varbūt ar sarkanvīniem, apvienotā karaliste. Nevar saprast, kāpēc viņi ilgi dzīvo īstenībā. Spānija, Itālija, Puerto Riko.
kāpēc iekļuvis. Un Portoriko pēc iedzīvotāju skaita skaidrs, ka pārspēja ASV pēc ilgdzīvotāju īpatsvaru. Nu, tad citās ir pa vienam. Mums tuvākā valsts šķiet ir Holande vai Rumānija šajā. Neviena nav no Ziemeļvalstīm. 90 gadus vecā kundze. Viņa sevi deve par geriatrisko zvaigznīti. Jūs redzat tādu īpatnēju uzvedības modeli, kas varētu likt domāt, ka varbūt tur ir ilgdzīvošanas noslēpums. Tad spēja saglabāt, teiksim, krāsainību, ja var to iedzienu izmantot, līdz ļoti cienījamam vecumam. Astoņdesmitgadīgā modele, kura vēl ar vienu strādā šajā biznesā. Es neliku fotogrāfijas, kur viņi ar jauniem vīriešiem, kas viņu pienes kafiju no rīta gultā. Arī tādas fotogrāfijas ir atrodams ar Google attēlu meklētāju. Interesanti arī šī modele. Viņa 15 gadu vecumā sāka savu karjeru kā Vogue zvaigzne, vāka zvaigzne, un jūs redzat tā pati seja 90 gadu vecumā, 80, piedošana. Un vāciski rakstīts Schönheit kennt kein Alter. Vecums nepazīst, skaistums nepazīst nekādu vecumu. Nu, tā ir mūsu latviešu māmiņa, Ksenija Mitušova no Daugavpils novada. Un viņa oficiāli skaitās Latvijā šobrīd vecākā. Latvijas iedzīvotāji viņai ir 111 gadi. Kaut gan ir zināms, ka ir dzīvojuši arī ilgāk, bet viņš šobrīd ir vecākā oficiāli reģistrētā Latvijas iedzīvotāja. Un tad citāts no viņas teiktā. Ilgdzīvotāji bijuši gan viņas tēvs, gan vectēvs, kas ir dzīvojuši ilgāk par 100 gadiem. Viņa pati daudz strādājusi, ievērojusi mērenību ēšanā, nekad nav lietojusi alkoholu, bet ja nu vienīgi kā zāļu devu Rīgas melno balzām. Un tagad viņas dzīves gudrība svarīgs ir dvēseles miers un cieņa savstarpējās attiecībās. Tas ir kaut kas būtisks, lai arī Latvijā varētu sasniegt lielu vecumu. Nu, tagad par zinātnisko daļu. Tas bija ievads. Tas ir raksts no Science, kas ir viens no augstāk citējumiem zinātnes žurnāliem pasaulē. Diezgan veca publikācija, bet tomēr interesanta. Tad, kas ir veiksmīgas novecošanās pamatā? Aizrautīga dzīvošana. Tas aptaujājot lielu daļu no šiem ilgdzīvotājiem. Izkristalizējuši šī atbilde. Augstas mentālās spējas un fiziskās spējas. Bet ievērojot, ka nevis fiziskās vispirms, bet mentālās spējas. Cik jūs spējat ilgi saglabāt psihisko, teiksim, enerģiju. Un tam ir diezgan liela korelācija ar fizisko enerģiju, bet reti, man liekas, nekad otrādi, ka augsta fiziskā enerģija stimulē psihisko, bet, protams, ka liela miedarbība arī tajā ir. Piedošanu. Bet tas trešais ir, ka apzināti izstrādā veidu, kā izvairīties no slimībām un invaliditātes. Tad tā ir prasme dzīvot, saprotot, ar ko viss, teiksim, notiek, kas nav līdz 33 gadu vecumam varbūt. Tad ir kaut kāda likumsakarība atpazīšana. Es vēl, protams, mēģināšu pievērsties tai
tēzē, ko Džemma teica, kad ir spēja ieraudzīt zīmes, kas liecina, ka jūs redzat likumsakarības, ko citi neredz apkārtējā vidē. Jūs viņus spējat atpazīt, angliski to sauc pattern recognition. Un tas ir viens no vieduma arī definīcijām, ka jūs spējat notiekošajā atpazīt lietas, kā viņas tālāk arī notiks, kā viņas sagrupējās. Jauns cilvēks ļoti ātri domā, bet viņš neredz, kāpēc tas notiek un ko tas beigsies nemaz. Tā, varbūt sarežģītāka schēma, bet iedomājieties, ka tas ir brīdis, kad jūs radāties. Jums vēl ir 9 mēneši līdz piedzimšanai. Jūs visi esat īstenībā 9 mēnešus vecāki, nekā jūs domājat. Tad gēni nosaka, vai jums būs iespēja veiksmīgi piedzimt. Un to nosaka mātes veselība, dzīvesveids un arī šī intrauterīnā vide, kas latviski varētu būt tas, kā jūs jūtaties mātes vēderā, mātes dzemdē. Un tas arī ietekmē lielā mērā, kāda būs jūsu turpmākā dzīve un pat dzīves ilgums. Tagadējie pētījumi liecina. Ar dzeltenā bultām ir gēni, jo vai mēs to gribam vai ne, mums ir ļoti daudz, kas ieprogrammēts, bet notiek šī vide ar zaļo, kas ir ārējā vide, miedarbība ar zaļā krāsā esošiem uzrakstiem, kas ir ārējā vide. Un pēc piedzimšanas to ietekmē jau jūsu agrīnais uzturs. Ļoti svarīgi, kā jūsu vecmāmiņas, bieži vien, nevis mātes, ir barojuši jūs pirmajā laikā. Protams, mātes krūšu barošana, bet tad, kad iestrādājas jūs pašu ēšana, tur ir bieži vien vecmāmiņas vairāk atbildīgas par to, kā jūs iemācāties ēst. Psihosociālais stress ļoti svarīgs vēlāk ir pubertātes laikā tīpaši. Tad kaitīgi ieradumi parādās arvien agrāk. Un tas arī ļoti ietekmē jūsu nākotnes izredzes. Nu, tagad jūs esat, iedomājieties, tie 4 vīrieši, kas šeit ir. Es izvēlējos tāpēc, ka tie 4 paaudzes ir sasnieguši tagad to briedumu. Arī šis onkulis šķiet vēl ar vienu ir jāpieskaita nevis veciem cilvēkiem, bet fizioloģiski viņš vēl ar vienu ir spējīgs, reproduktīvs. Nu, un tagad ir izredzes, cik jūs ilgi varēsiet pēc šī reproduktīvā perioda beigām nodzīvot, un cik laimīgi būs vai jēgpilni šie gadi. Te ir varbūt tāda klišēja arī paņemt, kā varētu izskatīties ar dzīvi apmierināts pāris. Jūs atpazīst, ka tie ir amerikāņi, vai ne? Amerikā dzīvo lielākā daļa no supercentenāriešiem. Un to nosaka tad jau citi faktori, cik jūs spējat izvairīties no infekcijām, vai jūs, piemēram, jūs ārsts, un tagad ārsta loma ļoti pieaug, cik jūs ārsts spēj jūs labi uzturēt kritiskajās situācijās, vai viņš izturās tomēr pozitīvi, piemēram, pret vakcināciju, kas veciem cilvēkiem lielu lomu spēlē, vai viņš pārdzīvo gripas epidēmiju vai ne. Vai jūs esat iemācījies vai iemācījusies līdz šī reproduktīvā perioda beigām sadzīvot ar vidi, pareizi ēst un pareizi kustēties. Ļoti svarīgi ir kustēties. Kustēties. Tas nenozīmē skriet un celt svarus, bet tas nozīmē kustēties. Tagad par to, kāpēc tad īstenībā nav daudz sugu, varbūt, ka cilvēki ir vienīgā dzīvnieku suga, kuri spēja dzīvot daudz ilgāk par reproduktīvā perioda beigām. Lielākā daļa sugu, indivīdi pārstāja, viņus noķer kāds plēsējs vai viņi paši eliminējās, ja var tā teikt.
Vai jūs esat domājuši, kāpēc cilvēki, konkrēti sievietes, dzīvo tik ilgi pēc tam, ka viņām vairs nav tās bioloģiskās sūtības, kas ir kā bioloģiskam organismam? Un šeit ir divi piemēri no tādām varbūt tā arhaiskākām kultūrām nekā mūsu, kas skaidri parāda, ka tik ilgi, kamēr jums ir par ko rūpēties, jūs pieminējāt mazbērnus vai mazbērnus, tas uztur jūsu bioloģisko jēgu. Un acīm redzami tie ilgdzīvotāji bija vajadzīgi cilvēku sabiedrībā, jo viņi nodeva daudz senāku informāciju par izdzīvošanu, par dažādām prasmēm, nekā jauni cilvēki, jaunas mātes. Tad veci cilvēki kopa bērnus, kamēr, teiksim, viņu bioloģiskie mātes un tēvi varbūt pat nebija klāt. Tas, ka cilts audzināja bērnus. Un attēls arī no Latvijas bērnu dārziem. Tas redzams, ka tas vēl ar vienu arī funkcionē mūsu sabiedrībām. Vecmāmiņas audzina pēdējās minūtes. Labi, tad es mazāk runāšu par to, kas ir zinātnē, bet skaidrs, ka visas šīs slimības, kas te parādītas, ir tās, kuras pret kurām var gudri cīnīties ārsti. Un sarkani ir tās divas, no kurām lielākā daļa cilvēku mirst. Kāpēc man nenāk viens slaids ārā? Aha. Labi. Bet pēdējā ir tā, kas varbūt ir jāzina visiem, ka daudz cilvēku, un arvien vairāk īstenībā modernā pasaule mirs no zāļu blaknēm un nevajadzīgiem izmeklējumiem. Tad ir vajadzīgs gudrs ārsts, lai jūs ne tikai pasargātu, bet arī nekaitētu. Un es beigšu ar šiem 2 slaidiem 10 padomi. Tie nāk no Amerikas Nacionālā novecošanās institūta. Ēdiet sabalansētu uzturu, proti vairāk augļu dārzeņu, pilngraudu, maz piesātinātu un transtauku, pa kuriem arī tagad bija diskusija. 2. Esiet fiziski aktīvi vismaz 30 minūtes dienā. 3. Veiciet regulāras veselības pārbaudes pie ārsta un zobārsta. 4. Nesmēķējiet. 5. Ievērojiet drošības pasākumus, brauciet vienmēr ar drošības jostu, uzlieciet dūmu detektors, neiet naktī pastaigāties, medikamentus lietojiet saprātīgi. Savās mājās atbrīvojieties no lietām, kas var veicināt kritienus. Tad, ja jūs to izpildīsiet, jums jau 50% no potenciāla sasniegt vismaz 80 gadus ir, te ir atlikušie 50%. Izvairieties no pārkaršanas un atzišanas. Ja lietojat alkoholu, tad dariet to ar mēru. Vīriešiem un sievietēm, jebkurā vecumā, ne vairāk kā 1 drinks dienā. Ko nozīmē drinks? Glāzi vīna, glāzi alus vai špicglāzīt, es nevarēju labāku vārdu atrast. Stipra alkohola. Kāpēc ne vairāk? Tāpēc, ka izrādās paaugstinās vēža risks, ja jūs vairāk alkoholu lietojat. Turiet savus personīgos un finanšu dokumentus kārtībā, man liekas, arī ļoti vērtīgs padoms, lai nodzīvotu ilgi. Kopiet attiecības ar ģimenes locekļiem un draugiem. Un beidzot, saglabājiet pozitīvu attieksmi, neuzturiet visu tik personīgi un neaizmirstiet pasmieties. Paldies par uzmanību.